pirmo kredītu, par to dzīvokli atdevām, manuprāt, 4 gadu laikā. Un viss. Otro dzīvokli jau mēs. Tā nauda akumulējās, saliktie procenti strādā, neņem ārā, visu lietas čupiņā un investē tālāk. Jo tā lielākā kļūda vēl, kas ir, ka cilvēki domā, man tagad papildu naudu, tagad es varu tur labāk mašīnu nopirkt, vai tur, nezinu, drēbes labāks, vēl kaut ko, un sāk tērēt tos ieguldījumus, kur īstenībā tur varētu reinvestēt, vai ne? Jā, tā ir. Bet tam ir jāiziet cauri. Jā, protams. Tam ir jāiziet cauri, jo es zinu, ka es arī esmu kaut kādas naudas vienkārši apēdusi. Protams, mēs visi notērējusi. Mēs visi tā esam darījuši. Bet tam jāiziet cauri, tajā momentā, kad tev forši ienāk tās pirmās īres naudas, tu beidzot vari ielikt elpu, tev nav jāstrādā, tev nav jāmaksā meistaram, materiāliem vispārējais. Un tāpēc tam tu tā kā jau visi atslābis no tā, un tev liekas, ka tev ienāk vēl, tev ienāk atkal. Tad šodien var aiziet tur. Jā. Un tad tev atkal ir cīņa ar sevi.